Tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Tev ir jāsaprot tas, ka šī pasaule tev dos visu, ienaidnieks darīs jebko, lai tu tiktu piepildīts nevis ar Dievu, bet ar to, ko šī pasaule spēj dot. Dievs tev saka, nāc pie manis ar patiesu sirdi, jo es jau tāpat zinu tavu sirdi. Bet ja tu nevar uzticēt man savu sirdi, kā es tev uzticēt to spēku, kas man ir sagatavots priekš tevis? Tas, kas turēja Jēzus pie krusta, bija nevis naglas, bet mans un tavs grēks. Bet ir viegli mīlēt tos, kas mīl tev pretī. Bet es tev gribu pateikt vienu lietu. Viņš tev aicina kaut kam vairāk. Ar to ticību, kas tev ir. Sveiki, šeit Jēkabs. Esmu atpakaļ ar jaunu brīnišķīgu podcastu. Paldies katram klausītājam. Paldies, ka tu esi kopā ar mums, ka tu seko, ka tu atbalsti, ka tu spēd laiku, ka tu spēd abonēt un vispārējo. Droši rakstiet arī komentārus, ja jums ir kaut kas sirdī, ja nē. Ok, viss kārtībā. Bet es domāju, ka es ilgāk neieķeršos pie ievada, bet ja kāds no jums ir dzirdējis to epizodu, ko es ierakstīju kopā ar Dzintaru, kur viņš dalījās ar savu liecību, ar savu dzīves stāstu par to, kā viņš nāca pie Jēzus, tad arī es uzdevu tur tādu jautājumu par to, kā viņam šķiet, kāpēc ir šī te vidējā grupa, kas ir starp manu vecumu un viņa vecumu, jeb arī pat diezgan daudz manā vecumā, kāpēc cilvēki šajā vecuma grupā neizvēlās sekot Jēzum. Un arī par šo situāciju es patiesībā tik daudz nebiju lūdzis, bet Dievs pats parādīja, Svētais Gars lika sirdī, un es arī vēlētos padalīties ar jums. Un es ticu, ka tas būs arī kā tāds iedrošinājums tev par to, ka ja tev ir sajūta, ka tu esi vienīgais savā vecuma grupā, vai ja tu esi vienīgais savā ģimenē, vai ja tu esi vienīgais savu draugu starpā, kurš tic Jēzum, un tu īsti nezini, kā reprezentēt, vai arī tu īsti nezini, kā pierādīt, ne jau, ka mums būtu jāpierāda, bet kā parādīt to, ka Jēzus ir īsts un dzīvs, ka Dievs ir dzīvs Dievs, ka viņš ir ieinteresēts, lai darbotos mūsu dzīvēs. Viņš ir ieinteresēts tiešām atbrīvot cilvēks, tiešām dziedināt cilvēks, ka cilvēks saņem dziedināšanas, cilvēks saņem atbrīvošanas, ka cilvēki var pravietot, ka cilvēki var dot gudrības runu un runāšanu, mēlēs un vispārējās brīnišķīgās lietas, par ko tiek runāts 1. Korintiešos 12. nodaļā par šīm te svētā gara dāvanām, ka Dievs tiešām ir šeit kopā ar mums un ka viņš darbojās. Un tas ir tas, ko es vēlētos arī parādīt jums. Ka ja varbūt tev šķiet, ka tu esi vienīgais, tad es tev gribu pateikt to, ka tu neesi viens. Un ja tev ir bijusi sajūta, ka tavu ticība nav bijusi pietiekoši liela, lai tu varētu parādīt Jēzu drošsirdīgi tā, kā tu to esi vēlējies, tad es tev gribu pateikt, ka tev nav jāpārdzīvo par to, ka tev varbūt tavu ticība nav tik liela, kā tu uzskati, ka viņai vajadzētu būt, bet ka Dievs zināja, kurā brīdī viņš tevi ieliks. Dievs zināja, kurā ģimenē viņš tevi ieliks. Dievs zināja, ar kādiem draugiem tu esi ārā. Dievs zināja, kādā darbā tu strādās. Un viņš tev ir devis tādu ticību, kāda tev ir nepieciešama, lai tu varētu sludināt viņa vārdu un lai tu varētu to darīt ar spēku, ar nevis savu spēku, bet ar to spēku, ko viņš tev dod. Ar viņa spēkā tu vari darīt tās lietas, ko viņš ir paredzējis, ka tu iet un darītu, un viņš tās atbalstīs ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem, Jēzus Kristus vārdā. Bet es gribētu, ka tu, ja tev ir iespēja atver Bībeli 78. psalmu, las kopā ar manīm, ja ne, viss kārtībā, droši klausies, un 78. psalms no 1. līdz 8. pantam ir rakstīts tā. Asafa pamācība. Klausies, mana tauta, mana mācību, atveriet savas ausis manas mutes vārdiem. Es atdarīšu savu muti runai ar sakāmiem vārdiem, stāstīšu senlaiku mīklas. Pirms mēs ejam nedaudz tālāk, es tikai pateicu to, ka es pārbaudīju šo te vārdu ebreju valodā, un šis te vārds mīklas ir, diemžēl, latviski nepareizi iztulkots, tur ir nevis mīklas, bet līdzības. Tās pašas līdzības, ko Jēzus izmantoja tad, kad viņš stāstīja saviem sekotājiem, un tiem, kas viņā klausījās, viņš deva visādas līdzības par talentiem, līdzības par aitām, līdzības par sēklām. Šis pats vārds, kas tika izmantots tur, arī tiek izmantots šeit, līdz ar to nevis mīklas, bet līdzības. Tātad 2. pants. Es atdarīšu savu muti runai ar sakāmiem vārdiem, stāstīšu senlaiku mīklas jeb līdzības, ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši. Pievēršas fakts šim te vārdam, tēvi mums ir stāstījuši. To mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem. Tā kunga slavenos darbus un viņa spēku un viņa brīnumus, ko viņš ir darījis.
Es ticu, ka arī Dievs ir darījis brīnišķīgs brīnums tavā dzīvē, ar kuriem tu vēlies dalīties, ar kuriem tu vēlies stāstīt saviem līdzcilvēkiem, kas ir tavā dzīvē. Un tev to noteikti vajadzētu darīt, tev noteikti vajadzētu lielīties par to, cik brīnišķīgs ir Dievs. Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izrēlā. Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā māca viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus un turētu viņa pavēles. Tad neaizmirstu Dieva darbus. Lai viņi nebūtu tādi kā viņu tēvi, pretestīgi un nepaklausīga cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars neturējās pie Dieva. Tātad redz, šeit te psalmā ir atklāts tas, ka mums ir jādalās ar mūsu bērniem, ar mūsu līdzcilvēkiem par to, ko Dievs dara mūsu dzīvēs. Ka mēs varam dalīties par to, cik brīnišķīgs viņš ir, cik patiesi labs Dievs viņš ir. Ka viņš ir devis savu brīnišķīgo dēlu par mums. Viņš ir samaksājis pašu augstāko cenu, lai mēs varētu veidot attiecības ar viņu, lai mēs varētu baudīt to, kā viņš strādā ne tikai mūsu dzīvēs, bet arī lieto mūs kā instruments, lai mēs varētu būt kā svētība citiem cilvēkiem. Un šeit tas ir parādīts, ka mums ar to ir jādalās tālāk. Bet man patīk, ka es klausījos vienu sludinātāju, kas teica tā, ka ja tu tikai stāstīsi saviem bērniem par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, bet ja tu reāli neparādīsi, tas ir viens, un ja tie bērni paši nepiedzīvos to Dieva spēku savā dzīvē, tad tā viņiem vairs nebūs dzīva ticība, tā viņiem būs reliģija. Un es domāju, ka mūsdienās mēs tik daudz, mēs stāstam, Dievs ir tik brīnišķīgs, mēs ejam dziļākos pētnieciskos vārdos, ko šis vārds nozīmē ebreju valodā kā mīkla vai līdzība, kā es devu 2. pantā. Mēs ejam tik dziļi tajā prāta saprašanā, mēs gribam tajā tik ļoti pieaugt, mēs tajā gribam būt tik ļoti attīstīti, ka mēs varam rakstīt enciklopēdijas un mēs varam parādīt citiem cilvēkiem, cik gudri mēs esam, ka mēs pārzinam. Tā kā viens tūs cilvēks man teica, tu jau drīz varēsi lasīt Bībeli ebreju valodā. Tas ir smieklīgi, jā, bet zini, savu veidu patiesība tam visam arī ir. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs tik ļoti ejam savā prāta gudrībā, ko vārds mums vairāk var dot, ka arī Jēzus saka, jūs meklējat šajos te rakstos dzīvību, tā it kā tā dzīvība nāktu no vārda. Nē, vārds mums atklāja, kas dod šo te patieso dzīvību, un tas ir Jēzus, viņš dod patieso dzīvību. Un tas ir tas, ko es tev gribu pateikt, to, ka mums nevajag, ir forši, ka mēs zinām, ko kas nozīmē un saprast dziļāk un lasīt tulkojumus, lai mēs pilnveidot savu ticību, uz ko mēs ticam, kāpēc mēs ticam, kā mēs varam būt par svētību citiem, kā Dievs ir paredzējis, ka viņš lieto mūs. Jā, amen, mums tas ir vajadzīgs zināt, bet mums nekad nevajadzētu aiziet no tās vienkāršības, kas ir evaņģēlijs. Evaņģēlijs ir tik vienkārši, man patīk, kā mūsu mācītais Andrejs teica. Ja jūs esat jau kādu laiku mums sekojat, tad jūs zināt, kurš ir mācītais Andrejs. Viņš teica, ka evaņģēlijs ir tik vienkārši, ka pat mazs bērns to var saprast. Un es domāju, ka mēs esam aizgājuši prom no šīs te vienkāršības. Mums patīk sarežģīt lietas, mums patīk filozofēt lietas, mums patīk iet kaut kādās citreiz pat dumjās diskusijās, es teikšu, par to, kā būtu, ja būtu, un kā varētu, ja varētu, bet mēs palaižam garām to vienkāršību, ko Jēzus ir ielicis mūsu sirdīs. To vienkāršību, kā Svētais Gars grib strādāt caur mums, to vienkāršību, kā Svētais Gars grib lietot mūsu vienkāršā mīlestībā. Ne jau mūsu mīlestībā, bet tā mīlestībā, kas mūs piepilda, un tā ir viņa mīlestība, tā ir agape mīlestība. Un es zinu, ka atkal tiek lietot šis te agape mīlestība, ebreju vārds, bet ir svarīgi tomēr saprast, kā jūs minēju pirms tam, mums ir svarīgi saprast, kur un kā mums pielietot šos te vārdus, kāpēc mums ir vajadzīgi zināt šo te tulkojumu, lai mūsu ticība tiktu pilnveidota, nevis lai mūsu atziņa augtu tādā veidā, ka mēs paliekam augstprātīgi. Un varbūt tu tagad domā par to, ka labi, es esmu iegājis nedaudz par dziļu, un tiešām Dieva spēks nestrādā manā dzīvē. Es varbūt gribu lūgt par cilvēkiem, es uzlieku rokas, bet īsti nekas nenotiek. Man ir sajūta, ka es it kā daru tik daudz, bet man ir sajūta, ka Dievs neatbalsta man ar līdziešiem zīmēm un brīnumiem, ka es uzlieku rokas, bet cilvēki netiek atbrīvot, cilvēki netiek dziedināti. Un varbūt es uzdevu arī sev šo te jautājumu, varbūt arī es uzdevu Dievam šo te jautājumu. Dievs, es gribu staigāt lielākā spēkā. Dievs, es gribu staigāt lielākā varenībā, ne jau sava goda pēc, bet Tavs tava goda pēc. Tevs, es gribu dalīties ar to mīlestību, ko Tu esi licis manā sirdī, bet es nezinu, kā to darīt. Tevs, es gribu, lai citi cilvēki tiktu atbrīvot, lai citi cilvēki tiktu svētīti. Tevs lieto mani.
Bet tas ir ok, arī, ja tu nelietos man, es vienkārši gribu redzēt, kā cilvēki saņem šo te brīvību, kā cilvēki piedzīvo tevi. Bet kāpēc tas nenotiek, Dievs? Kāpēc tas nenotiek? Kāpēc bieži vien no manis tas nāk kā tukši vārdi? Kāpēc tas neiet ar līdziešām zīmēm un brīnumiem? Un es gribu, ka tu atver Jāņa 15. evaņģēliju, un tur mēs atradīsim atbildi tam, kāpēc. Kāpēc Dieva spēks nestrādā bieži vien caur mums? Tātad Jāņa evaņģēlijs, 15. nodaļa, no 1. līdz 12. pantam. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Mēs esam abi ar sieviņu šo te rakstiet jau runājuši citā podkāstā. Es vairs neatceros precīzi, kurā, bet mēs esam gājuši cauri šai te rakstvietē, un šī tiešām ir tik ļoti svētīga rakstuvieta. Kādēļ? Tāpēc, ka kā jau melns uz balta šeit stāv, te ir, protams, tik spēcīgs teksts, bet tas, ko Jēzus saka, tas sevī satver tādu dziļumu, tādu spēku, un tas ir tik vienkārši saprotams, ka es pateikšu, ka jebkurš bērns to var saprast. Un tas ir tik svētīgi. Tad 1. pants. Es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem. Un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Un šeit jau 2. pantā tiek pateikts to, ka mums ir jānes augļi. Mums ir jānes augļi. Dievs grib, ka mēs nesam augļus, bet es tev gribu pateikt, ka tu nespēji nest pats no sevis. Tu nespēji dot augļus no sevis, jo tev nav neko, ko dot pašam no sevis. Vienīgais veids, kā tu var dot augļus, ir tad, mēs lasīsim bišķi uz priekšu, ja tu esi pie Jēzus. Jūs jau esat tīri, 3. pants, to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, Jēzus saka, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Tad Jēzus tev saka, paliec manī, un tad tu nesīs augļus. Paliec manī, jo bez manis tu nespēji nest augļus. Paliec manī, jo Jēzus tevi padzirdīs, Jēzus tevi piepildīs, Jēzus tevi atbalstīs un dos to, kas tev nepieciešams. Bet ir viens bet. 2. pantā mēs lasam, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jau vairāk augļus nestu. Es ticu, ka ja tu patiesi seko Jēzum, ja tu patiesi esi nodevies viņam, jo tu esi pacels savu krustu un seko viņam, tu gribi, ka no tavas dzīves būtu augļi, tu gribi, ka tu var būt svētība citiem cilvēkiem, bet tu nesaproti, kāpēc tā situācija, kurā tu patreizēji cauri, ka viņi ir tāda kā spiedīga, ka tu nesaproti, kāpēc Dievs, es gribu būt kā svētība citiem cilvēkiem, bet kāpēc tās situācijas, tās, kas notiek darbā, kas varbūt notiek ģimenē, kas notiek attiecībās, kas notiek ar draugiem, Dievs, ka tas viss man sajūt, ka tas man spiež. Nevis paceļ, bet tas man spiež. Kāpēc, Dievs, es gribu būt kā svētība citiem, bet man ir sajūta, ka tu man neatbalsti. Tu nemaz nesaproti to, ka svētais gars tevi iztīra, lai tu varētu nest vēl vairāk augļus. Tu vari būt kristietis un sekot Jēzum 60 gadus, un varbūt tu jau to dari. Un, diemžēl, varbūt tu vienīgais var teikt, jā, Jēzus manā dzīvē strādāja 37 gadus atpakaļ. Tas ir brīnišķīgi, bet Dievs tev aicina kaut kam vairāk. Neskaroties to, cik vecs tu esi, neskaroties to, kāda ir tava pagātne, neskaroties, vai tu Jēzum seko 25 gadus, 37 gadus, 60 gadus vai tikai gadu. Tu vari nest augļus. Bet es tev gribu pateikt to, ka šī līdzībā, ko Jēzus saka, viņš brīnišķīgi saka, Jēzus saka, es esmu īstais vīna koks. Ok, viņš ir koks, mēs esam zari. Un mans tēvs ir dārza kopējs. Tad, ja tēvs ir dārza kopējs, un ja Jēzus ir vīna koks, un ja mēs esam zari, bet mēs zinām, ka ir 3 vienīgs Dievs, kur tad ir svētais gars? Svētais gars ir šis te sirpis, kas mūs iztīra. Svētais gars ir tas, kas no mums izvelk ārā visu pretīgo. Un bieži vien es esmu to pamanījis savā dzīvē, es Dievam saku, Dievs, es gribu vēl vairāk sakot Tev. Dievs, es gribu, ka man uguns ir vēl lielāk par Tev. Dievs, es gribu, ka es varu nodot visu sevi Tev, ka es varu sekot Tev, ka Tu lieto mani. Lieto, kā vien tu man vēlies. Un tad es nesaprotu, kāpēc nākošā dienā manī tādas domas sāk rosīties, kāpēc pēkšņi tādas situācijas sāk notikt manā dzīvē, ka es pilnīgi sāku uzvilkties, es pilnīgi sāku palikt dusmīgs, es pilnīgi sāku palikt tāds nokaitināts. Man ir sajūta, ka man sieva man vairs neciena, man viņai jāparādas ar Bībeli par to, kā viņai būtu jāciena viņas vīrs.
Un pēkšņi tādas lietas sāk notikt, un tad tu bez mazai ieej tādā, ai, nē, tas laikam nav priekš manīm, ai, nē, tu jau. Un tad tu tur sāc pats ar sevi mīcīties pa mīklu, un ir tāds, Dievs, kas notiek? Kāpēc? Kāpēc nevar būt tā, kā bija pirms tām? Ka viss bija kārtībā, ka mans pretīgās emocijas, kas bija man iekšā forši noslēpts, forši nolikts maliņā, Dievs, kāpēc viņas tur nevarēja palikt? Kāpēc viņas ceļās ārā? Es tev gribu pateikt to, ka tu nemaz nesaproti tad, ka svētais gars grib tevi attīrīt, lai tu pēc iespējas ar tīrākiem sirds motīviem varētu sekot viņam, varētu kalpot viņam un varētu nest vēl vairāk augļus, kā tu esi darījis līdz šim. Atgriežoties 5. pantā. Es esmu vīna koks un jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespēj darīt. Un es gribu, ka tu satver šo te apsolījumu savā dzīvē, ka tu to pasludini par savu dzīvi. 5. pantu. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā. Tas nes daudz augļu. Un tu vari pasludināt, es Jēzus Kristus vārdā paliek Jēzu. Un es nesīšu daudz augļu, nevis sava goda pēc, bet viņa goda pēc. Nevis, lai celtu savu valstību, nevis, lai celtu savu ego, nevis, lai celtu savu respektu no citiem cilvēkiem, bet lai celtu viņa vārdu. To, ko viņš ir izdarījis, par to, cik brīnišķīgs viņš ir, par to, cik labs viņš ir, par to, cik žēlsirdīgs viņš ir. Par to, ka viņš joprojām dziedina, par to, ka viņš joprojām atbrīvo, par to, ka viņš joprojām strādā pat tad, kad es guļu. Par to es sludināšu, par to, cik brīnišķīgs un labs viņš ir. 6. pants. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, tos savāc un iemet ugunī un tie sadeg. Varbūt arī tu patreiz jūties savā sirdī, ka tu esi izdedzis, ka tevī vairs nav šī te uguns pēc Dieva, ka tevī vairs nav šī te deksme iet un darīt. Ne jau, ka tev būtu tagad jāgāž gigantiski kalni. Tev ir jāsaprot to, ka Dievs tev ir devis tik lielu ticību, kā tu to spēj pavilkt. Dievs ir sagatavojis tos darbus priekš tevīm, kuros tu pēc būtības vari staigāt. Tu vari tajos staigāt jau šodien. Bet ja tevī nav šī te uguns, tavs sirds tikai dūmo. Viņa ir izdegusi. Tev trūks šī te dzirksts, kas tevi atgriezīs atpakaļ tajā deksmē par Jēzu, ka jā, es nevis prātā saprotu, ko tā viss Bībele nozīmē, ko tie ebrejiskie tulkojumi nozīmē. Bet es ne tikai prātā saprotu, bet es arī sirdī saprotu, ka es redzu slimu cilvēku un es eju klāt un es gribu likt rokas viņam virsū. Kāpēc? Tāpēc, ka es zinu Jēzus Kristus vārdā, ka Jēzus saka, jūs uzliksiet rokas un viņi tiks dziedināt, un tu liec rokas, un tu pasludini, un tu sludini tam cilvēkam vārdu, ka Jēzus nomir par tevi un par mani. Viņš ar savām asinīm mūs mazgāja tīrus, lai mums varētu būt miers ar Dievu, ka mēs varētu tikt taisnoti Dievu priekšā. Un līdz ar to tas pats spēks, ar ko Jēzus staigāja, tas spēks ir arī mūsos. Tas pats svētais gars, kas uzmodināja Jēzus Kristu no mirušajiem, arī ir mūsos. Un nevis mēs savā spēkā, bet Jēzus Kristus vārdā svētā gara spēkā varam likt rokas virsū slimajiem. Un viņi tiek dziedināti. Un saistīti cilvēki, viņi tiek atbrīvoti. Un tīzli cilvēki, viņi staigā un viņi slavē Dievu. Mēs arī vēlāk lasīsim apustuļu darbos par kaut ko jau, ko es runāju iepriekšējā epizodē. Ko tu varēsi droši noklausīties. Bet 7. pāns. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Tātad, ja tu paliec Jēzū, un ja Jēzus vārdi paliek tevī, Pāvils saka, atjauno savu prātu katru dienu. Atjaunojies domāšanā. Konstanti pārdomā to vārdu, meditē uz to vārdu, ko Jēzus ir teicis savā vārdā, par to, kas viņš ir, par to, kas tu esi un ko viņš ir atstājis tev. Un ka ja tu varbūt jūties, ka nē, es jau nekas neesmu, nē, kas tad es tāds esmu, nē, es labāk te pasēdēšu maliņā stūrītī, ko tad es taču nekas neesmu. Tu, ja tu tā runā, tu klausies velna melos. Un tu neklausies to, ko Jēzus saka par tevi. Tāpēc, ka Jēzus saka, ka tu esi sāls, Jēzus saka, tu esi gaisma, Jēzus saka, ka tu esi ielikts šinī vietā, šinī brīdī, šinī situācijā, šajās pēdējās dienās, lai tu nestu uguni, lai tu nestu patiesību, lai tu nestu
gaismu, lai tu nestu sāli, lai tu būtu par sāli, lai tu būtu labā evaņģēlija nesējs. Tu nevari teikt, ka tu kaut kas neesi un vienkārši sēdēt malā. Tu nevari to pasludināt par savu dzīvi. Kāpēc? Jo tad tu ej pretrunā par to, ko Jēzus saka par tevi. Neej pretrunā ar viņu. Jo, ja tu esi pretrunā ar viņu, tev nebūs spēka. Tev ir jāpasludina pār sevi, kas tu esi Jēzu Kristu. Un ka tēvam ir labs prāts pret tevi, ka viņam ir mīlestības domas par tevi, ka viņam ir miera domas par tevi. Vecā darība tik spēcīgi runā par to, ka Dieva ceļi ir augstāk nekā mūsu ceļi, ka Dievs ir tik daudz ko paredzējis priekš mums, ka Dievs jau viss ir sakārtojis, Dievs mums ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Mēs lasām vecajā darībā par to, cik ļoti Dievs gribēja veidot intīmas un brīnišķīgas attiecības ar Izraēlu tautu, bet Izraēla tauta savas neticības dēļ, savas kurnēšanas dēļ, savas čīkstēšanas dēļ, ka viņiem tur verdzībā bija labāk. Viņi neļāva Dieva spēkam darboties savā dzīvē. Un tā ir brīnišķīga reprezentācija mums. Kāpēc mēs jaunajā darībā bieži vien nespējam staigāt spēkā? Tāpēc, ka mēs vairāk kurnējam un pārdzīvojam. Un ja mēs varbūt nekurnējam, un ja mēs varbūt nepārdzīvojam, mēs vairāk sēžam par to, cik labi bija kādreiz, cik vienkārši lietas bija kādreiz. Bet Dievs tev aicina kaut kam vairāk. Viņš grib, ka tu audz viņā, viņš grib, ka tu tuvojies viņam. Kāpēc? Lai tu varētu staigāt viņa spēkā. Ar patiesi brīviem sirds motīviem. Nevis, ka tu esi naudas vadīts. Nevis, ka tu esi respekta vadīts. Nevis, ka tu esi savas valstības vadīts, bet viņa valstības vadīts. Lai celtu viņa vārdu, kā es minēju pirms tam. 8. pants. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļus un topat par maniem mācekļiem. Jēzus grib, ka mēs viņam ne tikai sekojam, jo Jēzum bija daudz sekotāju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš viņiem devējs, viņš viņus pabaroja, viņš stāstīja interesantas lietas. Bija pat cilvēkiem, kuriem likās, jā, šis ir tas Mesija, kas nāks un uztaisīs revolūciju un mūs atbrīvos no romiešiem un mēs būsim brīva atkal tauta un viss būs tā kā, mēs izrēlieši, būs ballīt, viss būs ritīgi superīgi un ritīgi forši. Bet tad, kad Jēzus pateica, ēdiet man miesu, dzeriet mans asins, paceliet savu krustu un sekojiet man. Tad, kad tas paliek, jeb pāriet no nevis tikai seko man, bet kļūst par manu mācekli kādā ziņā, ka tu seko tam, kas tev māca, kādā veidā, ka tu sāc darīt to pašu, ko viņš dara, un ka tu seko viņa balsī, ka tu seko tam, kam viņš tev aicina, ka tev ir jāiziet ārpus savas komforta zonas, ka tev ir jāiziet ārpus savas patīkamās vietas, kur tu esi ietuntulējies. Tad, kad tu sāc darīt to, tas nozīmē, ka tad tu pacel savu krustu un seko viņam. Kad tu atgriezies no grēkiem un seko viņam, lai viņš var izmantot tevi kā brīnišķīgu instrumentu, kā brīnišķīgu traukts, ar ko viņš var svētīt cits cilvēks. Nevis, lai pacelt tavu vārdu, bet lai Dievs pacelt savu vārdu. Un tas ir ļoti svarīgi saprast, ka daudziem patīk sekot Jēzum, bet tad, kad Jēzus sāka palikt personīgs un teikt, tev ir beidzot nevis tikai jāseko man, bet jāizmanto tas, ko es tev gribu dot, un jāsāk darīt tās pašas lietas, kuras es tev aicinu darīt, kas nav viegli. Ne tajā laikā tas bija viegli, ne tagad tas ir viegli. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus saka, ja jau viņi mani vājā, ja jau viņi man apsmēja, ja jau viņi visu šīs trakās lietas darīja pret mani, viņi to arī darīs pret jums. Bet tev ir jāsaprot, ka tu neesi viens. Tev ir jāsaprot, ka Dievs ir ar tevi. Tev jāsaprot, ka svētais gars ir tevī. Ja tu esi Jēzu, tad viņš ir tevī. Jēkab vēstulē mēs lasām, ja tu tuvosies Dievam, viņš tuvosies tev. Ja tu patiesi tuvosies viņam, kad Dievs, es gribu staigāt tavā spēkā, Dievs, es gribu nolikt visas savas lietas malā, pacelt savu krustu un sekot tev. Es gribu nolikt savu dzīvu malā. Es gribu nomirt sev un dzīvot tev. Ko tas nozīmē, ja es saka? Ja kāds gribēs savu dzīvību izglābt, ja tu gribi dzīvot savu dzīvi tā, kā tu vēlies dzīvot, ja tu gribi sekot saviem sapņiem, ja tu gribi sekot saviem plāniem, ok, dar tā. Bet ja es saku, ja tu gribēsi savu dzīvību izglābt, ja tu neko negribēsi, jā, es esmu labs cilvēks, es daru brīnišķīgas labas lietas, es šeit tad palīdzu cilvēkiem. Tu to droši var darīt, bet ja es to saku, ja tu gribēsi savu dzīvību izglābt, tu to pazaudēsi.
Bet, ja tu savu dzīvību dos par mani, ja tu savu dzīvību noliks malā, tad tu savu dzīvību izglābs. Kādā veidā? Ja tu noliks savus vēlmes, savus intereses, savus mērķus, savus plānus malā un sapratīs, ka, nē, Dievs, es gribu sekot tev. Es gribu sekot tam, ko tu esi paredzējis priekš manas dzīves. Es gribu, ka nevis mans vārds tiek pacelts, bet tavs vārds, Tēvs. Ja es saku, ka viņa valstībā viss notiek otrādāk, un mēs bieži vien to nesaprotam, kā tas var būt, ka kaut kas notiek otrādāk. Bet ja es saku, tas, kas būs zemākais, būs lielākais. Un ja tu pazemināsi sevi, Dievs tev pacels. Un es tev gribu pateikt vienu lietu. Ja Dievs tev paceļ, neviens tev nespēja nolikt uz zemes. Ja Dievs attaisīs konkrētas durvis tavā dzīvē, caur kurām tu izies, un tu piedzīvos brīnišķīgas svētības, lai arī ko ienaidnieks darīt, tu nepazaudēsi šīs svētības. Tu nepazaudēsi, neviens neaiztaisīs šīs durvis. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs saka, ja es attaisu durvis, neviens viņas nevar aiztaisīt. Un ja es aiztaisu durvis, neviens viņas nespēja atvērt. Tev ir jāsaprot to, cik brīnišķīgi varens un liels ir viņš. Mēs bieži vien par to nesaprotam, un mēs nekad to nesapratīsim, kamēr mēs vēl būsim šeit uz zemes. Kamēr mēs vēl būsim miesā, mēs nesapratīsim to, cik liels, varens un brīnišķīgs viņš ir. Bet es tev gribu pateikt vienu lietu. Viņš tev aicina kaut kam vairāk. Ar to ticību, kas tev ir. Un varbūt tu jūties, ka tu neesi pietiekoši labs. Varbūt tu jūties, ka tu neesi nekas. Varbūt tu jūties, jā, es gribu būt kaut kas, nevis sevis dēļ, bet viņa dēļ, bet man ir sajūta, ka es nespēju, es nevaru darīt tās lielās lietas, ko viņš man aicina darīt. Mēs lasīsim uz priekšu, mēs atradīsim, kas tev ir jāizdara, lai tu varētu staigāt tajā spēkā un tajā evaņģēlī vienkāršumā, ko Dievs ir paredzējis priekš tevis. Tātad, 9. pāns, Jāņa evaņģēlijas, 15. nodaļa, vēl esam tur, 9. pāns. Kā Tēvs man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ļoti svarīgs aspekts šeit. Nevisai izdar to, nevis tev ir jāizdara tas, nevis tev ir kaut kas. Pavisam vienkārši. Paliec manā mīlestībā. Ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā. Itin kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Šī pasaule spēja mums piedāvāt tik daudz ko. Visi sādi veidi filmas, visi sādi veidi mūzika. Internetā ir Instagrams, Facebooks, TikToks, YouTube, Snapchats un Facebooks un vēl viss pārējais. Kur mēs varam, tad, kad tu esi nomagurs, tad, kad tu īsti nejūties piepildīts no Dieva, ka tu vari aiziet tur, remdēt savus slāpes un gūt varbūt kaut kādu prieku, skatoties kaķu video vai fail armiju, kur cilvēki nokrīt un tas ir baigi smieklīgi, vai jā, tu pasmējies, jā, ir forši, jā, ok. Un tad tu tā, ok, kaut kas vēl trūkst. Tad tu, ja tev ir draugi, tu uzzini draugiem, tu uzej ārā ar draugiem, pavadi foršu laiku, papļāpā, ierēc, pabaudi laiku kopā, paspēlē galda spēles vienalga, ko jūs darat, jā. Jā, bija forši, bet kaut kas nav līdz galam. Tu noskaties kādu brīnišķīgu filmu, tu vēl visu kaut ko dari. Kaut kas nav līdz galam. Redz, tavs prieks nespēja būt pilnīgs, tāpēc, ka nekas, ko šī pasaule tev spēja piedāvāt, nespēja tev piepildīt. Bet tāpēc mēs esam tik ļoti piepildīti no šīs pasaules, mums ir tik daudz opcijas, pat daudz, kuras es neminēju. Tas pats var būt alkohols. Citam, lai paliktu jautrāk, lai viņam būtu foršāka atmosfēra un vispārējais, viņam vajag iedzert. Citam tās var būt narkotikas. Citam varbūt tā ir naudas tērēšana. Citam varbūt tās ir seksuālas attiecības, kas viņam ir sajūta, ka viņi piepilda un liek viņam priecāties par dzīvi. Ka viņš kaut ko savā dzīvē ir sasniedzis. Ka viņam ir bijuši šāda iespēja. Tev ir jāsaprot tas, ka šī pasaule tev dos visu, ienaidnieks darīs jebko, lai tu tiktu piepildīts nevis ar Dievu, bet ar to, ko šī pasaule spēj dot. Bet šī pasaule, kā jūs teicu, nekad nespēs tev piepildīt tā, kā Dievs spēs. Tāpēc arī Jēzus saka, to es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Ja es gribu, ka tavs prieks ir pilnīgs, ja es negribu, kāpēc es pat nesaprotu, kāpēc reliģijā saka, ka kristietībā ir dusmīgs onkuls debesīs, ir liela bārdu, un tu dzīvo tādā kastē, un tu nedrīkst būt priecīgs, un tu nedrīkst būt laimīgs, un tu pat nedrīkst jokot, tu nedrīkst darīt citas lietas, un tad ir tāds, var redzēt, ka tas cilvēks
nav lasījis Bībeli, un ja viņš ir lasījis Bībeli, viņš ir lasījis bez svētā gara, un ja viņš ir aizgājis uz baznīcu un viņš to ir dzirdējis, tad piedod, ka es tev tā saku, bet tad tāds cilvēks patiesi nav bijis svētā gara pildītā baznīcā. Jā, Dievs ir taisnības Dievs, jā, Dievs ir uguns Dievs, jā, viņš ir greizsirdīgs Dievs, kāpēc? Tāpēc, ka viņš grib ar tevi tik tūs attiecības, ka nekas nespēja būt jūsu vidū. Dievs ir mīlestības Dievs. Dievs ir prieka Dievs, un viņš grib, ka tu kā viņa bērns esi priecīgs, laimīgs, mīlestības pilns, ka tu esi, katru dienu, kad jūties, ka šī ir labākā diena pasaulē, kas jebkad ir bijusi, katru dienu ir jauna, brīnišķīga, svētīga, brīnišķīga, diena, slāv tev Dievs, ka tu pilnīgi nevari vārdu celikt kopā par to, ka cik superīga diena šī būs, un tu esi tikko pamodies, un tu pat nezini, ko šī diena tev dos. Ko šī diena tev piespēlēs, bet tu zini, ar ko tu esi kopā, un tu zini, ka lai arī kas būtu, Dievs ir ar tevi, un ka tev ir iespēja būt kā svētība citiem cilvēkiem, ka tev ir iespēja būt kā tam, kas dod mīlestību citiem, kuriem trūks, ka tu esi tas, kas paceļ citus, kuri nespēja paši sev piecelt, ka tu esi tas, kas iededzina citus, kuru uguns jau ir izdegusi. Dievs grib, ka tu vari būt svētība citiem, nevis, ka tev tādam ir jābūt, bet tāpēc, ka tev ir privilēģija tādam būt. 12. pāns. Tas ir mans bauslis, Jēzus saka, lai jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Un šis te pāns ir tas, kas mums liek nedaudz pārdomāt par to, kā es minēju pašā sākumā. Nē, es jau nekas neesmu. Dievs, bet ja man vien būtu, Dievs, ja man būtu. Ja man būtu nauda, Dievs, es varētu dot cilvēkiem, es varētu sveitīt viņus, un tad es būtu priecīgs. Tad es būtu priecīgs, ka es varētu sveitīt, bet tagad jau man nav īsti ko dot, Tēvs. Jā, es zinu, ka man ir pazīstami cilvēki, kuriem ir vajadzības tēt, bet es nevaru, Dievs, tu pats redzi, ka es netieku galā ar situācijām savā dzīvē. Es nespēju varbūt mīlēt, kāpēc, tāpēc, ka man ir sajūta, ka man neviens nemīl. Tēvs, es nespēju nevienu atbalstīt, kāpēc, tāpēc, ka man ir sajūta, ka es pats cīnos ar kaut ko, un es, Dievs, nezinu, es tev esmu lūdzis tik ilgi, un es nezinu, ar ko es cīnos, Dievs, un es nevaru dot citiem, Tēvs. Es pats esmu nospiests, nelaimīgs. Bet, Dievs, ja man būtu, Dievs, ja tu man piepildītu, Dievs, ja tu man svaidītu, Dievs, ja tu man dotu, es noteikti dotu citiem cilvēkiem. Es tev pateikšu, ka šādas te lūkšanas, ka ja man būtu, es varētu dot. Tās, godīgi sakot, ir, diemžēl, piedod, ka es tev tā saku, ja tu tādi esi lūdzis. Un es pateikšu godīgi, es pats tāds daudz esmu lūdzis. Dievs, ja man būtu, es varētu dot. Es jau tagad saku, tā ir liekulīga lūkšana. Tāpēc, ka Dievs jau tev ir devis visu, kas tev ir nepieciešams, lai tu varētu būt par svētību citiem. Varbūt tev nav nauda, lai tu varētu svētīt kādu citu, bet tu vari kādu citu vienkārši uzaicināt uz vakariņām. Varbūt tu nevari pat atļauties uzaicināt kādu uz vakariņām. Tu vari atļauties iziet ārā ar to cilvēku. Ne jau vienmēr uz smalku restorānu, vienkārši iziet ārā. Es zinu, ka tu zini kādu cilvēku, kuram noteikti ir nepieciešams kāds atbalsts. Es zinu, ka tu zini cilvēku, kuram tu varētu būt kā svētība, ka tu zini, ka šim cilvēkam ir vajadzība, kur tu var būt kā svētība viņam. Ka tu viņu var svētīt, vienkārši iziet ārā, jo tu zini, ka tas cilvēks ir vientuļš. Tu vari svētīt to cilvēku ar to, ka, jā, es varbūt viņam nevaru dot naudu, es varbūt nevaru viņam dot vakariņas, varbūt tas cilvēks īsti pat nevēlās būt ar mani, kāpēc, tāpēc, ka varbūt viņš ir dusmīgs, bet tu vari vienkārši lūgt par to cilvēku. Tu vari atrast veidus, kā svētīt katru no tiem, kas tev ir riņķī. Tu vari būt kā svētība citiem ar to mazumiņu, ko Dievs tev ir devis. Un tad tu patiesi mīlēs cilvēks. Varbūt tu nevienmēr tā nejūtīsies, varbūt tev tas vienmēr nebūs patīkam. Jā, Jēzus saka, vecajā derībā ir rakstīts tā. Zobu pret zobu, aci pret aci, dzīvību pret dzīvību, zobenu pret zobenu, roku pret roku, kāju pret kāju. Bet Jēzus saka, bet es jums saku, Jēzus saka, lūdziet par tiem, kas jūs vajā, svētījiet tos, kas jūs lāda. Tu vari būt par svētību pat tad, ja tev nav neviens riņķī. Tu taču izēji ārpus cilvēkiem, tev taču ir kaut kāds kontakts ar cilvēkiem. Pat ja tu esi tik viens, ka tev nav neviens, tu vari vienkārši lūgt Dievam, Dievs, parāda, kuram es varu būt kā svētība. Vai tas vienkārši nozīmē kādu uzmundrināt? Vai tas nozīmē kādam vienkārši izteikt komplimentu? Vai tas nozīmē kādam vienkārši uzdāvināt čupa-čupu vai puķi vai kaut ko? Bet Dievs, es gribu mīlēt cilvēks. Un Dievs tik ļoti mīlēja grēciniekus, ka viņš sūtīja savu dēlu. Viņš tik ļoti mīlēja mūs, kad mēs bijām vēl grēcinieki.
ka viņš sūtīs savu dēlu. Dievs tik ļoti mīlēja tos, kas viņam darīja pāri, ka viņš sūtīja savu dēlu. Un Dievam patīk, ka tu gribi mīlēt tos, kas varbūt izturās pret tevi labi. Jā, tas ir ok. Bet ir viegli mīlēt tos, kas mīl tev pretī. Bet kad tu vari svētīt tos, kas varbūt neizrāda to pašu pret tevi. Cik brīnišķīgi ir tad būt par svētību un par mīlestību un nevis darīt to, lai kādam kaut ko pierādītu. Bet lai parādītu to, ka tu kalpo un seko brīnišķīgam Dievam tēvam, kas ir debesīs un kura gars ir šeit uz zemes kopā ar tevi. Kad tu vienkārši padomā to, cik brīnišķīgs un labs Dievs viņš ir. Es pēdējās dienās esmu par to domājis, cik brīnišķīgs viņš ir. Vienkārši jau domājot vien par to, cik labs viņš ir, cik ļoti viņš mūs ir svētījis, cik ļoti viņš atbild uz mūsu lūgšanām, ka viņš ir dziedinājis mani, viņš ir dziedinājis manu sieviņu, viņš ir darbojies mūsu dzīvēs tik spēcīgi, ne jau, lai mēs ar to lielītos, ne jau, ka mēs esam labāk par kādu citu, bet vienkārši par to, cik labs viņš ir. Un cik vēl brīnišķīgāk, kad es to pašu mīlestību, ko Dievs ir parādījis pret mani, pret manu sieviņu, pret mūsu ģimeni, ka mēs to varam dot tālāk citiem. O, tas ir kaut kas, ka tu vari būt svētīt citiem cilvēkiem, ka tu vari mīlēt tos, kas tev nemīl. Un es tev aicinu, Jēzus saka, tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Jēzus staigāja pa šo zemi, viņš nodzīvoja perfektu dzīvi. Viņš staigāja tīrākajā žēlstībā. Viņš tev ir aicinājis kaut kam vairāk. Viņš tev ir paredzējis kaut kam lielākam. Viņš tev grib svētīt, viņš tev grib svaidīt, viņš tev grib vadīt. Bet vai tu pats to gribi? Vai tu pats sev netraucē dzīvot? Vai tu pats sevi mīli? Vai tu apzinies to, ka Dievs tev mīl? Jo ir grūti mīlēt kādu citu, ja tu nesaproti to, ka Dievs tev mīl. Ja tu gribi sekot Jēzum, bet tev ir sajūta, ka viņš ir dusmīgs un viņš sagaida no tevīm kaut ko, ka tu dzīvo šajā te reliģiskajā kastē, es tev uzreiz gribu pateikt, tas nav Dievs. Tā ir reliģija. Dievs un reliģija tās ir divas pavisam atšķirīgas lietas. Reliģija ir kaut kas, ko cilvēks paša spēkiem var izdarīt. Un tur arī tas paliek. Bet Dievs, kad iet runa par viņu, par Jēzu, tu vienkārši saproti to, ka tas nav nekas no tā, ko tu vari izdarīt. Tas ir tikai par to, ko Dievs var izdarīt. Un tas ir par to, cik brīnišķīgs, mīlestības pilns un varens ir viņš. Ka viņš viss ir izdarījis. Kādreiz es nesapratu to, kā tas var būt, ka viņš viss ir izdarījis. Tas nozīmē, ka man nekas nav jādara. Pēc būtības jā un pēc būtības nē. Tev nekas vairs nav jādara, lai kaut ko nopelnītu no viņa, bet tev ir iespēja būt tam, kas svētīt tālāk, jo Dievs ir svētījis tev, lai tu svētītu tālāk. Un atverot Lūkas evaņģēliju 16. nodaļu, no 10. panta mēs lasīsim, bet iedošu nedaudz kontekstam, tu pats vari izlasīt, kas notiek līdz 10. pantam, bet vienmēr sakot, Jēzus runā līdzību par to, ka bija kāds bagāts cilvēks, un tam bija mājas pārvaldnieks. Un šis te bagātais cilvēks dzirdēja, ka viņa nama pārvaldnieks šķērdē viņa mantu, un cilvēki runā sliktas lietas par viņu. Un kā viņš nes šī te pārvaldnieku priekšā, un saka viņam, cilvēks saka runāt tādas lietas, kas notiek. Kas notiek? Un tad tu vari palasīt šo te kontekstu, bet šajā 10. pantā mēs lasām par to, ko Jēzus saka. Un tas arī ir kaut kas tāds, ko mēs pirms tam runājam, ko es teicu par to, ka tev šķiet, ka ko tad es varu dot, ko tad es varu piedāvāt tev, kādam citam cilvēkam. 10. pants. Kas vismazākā lietā ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās lietās ir netaisns. Ja jūs neesat bijuši uzticami netaisnās mantas lietās, kas jums uzticēs patieso? Un ja jūs svešās lietās neesat bijuši uzticami, kas jums dos jūsu pašu? Neviens pie mājas piederīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai vienam pieķersies un otru atmetīs? Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Visu to dzirdēja farizēji, kas bija mankārīgi, un tie viņi izsmēja. Redzi, mankārīgi cilvēki izsmēja Jēzus par tām lietām, ko viņš runāja. Bet viņš tiem teica, 15. pants, jūs paši nostājaties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie cilvēkiem ir augsts, Dieva acīs ir negantība. Redzi, šis ir tas, par ko es arī runāju. Ja man būtu ko dot, tad es dotu, un tad, kad tev ir, tad tu dod,
Kāpēc? Jo tu gribi būt cilvēka acīs taisns. Es tev neaicinu dot, lai tu būtu cilvēka acīs taisns. Es tev aicinu, lai tu būtu kā svētība un lai tu būtu augsts nevis cilvēka acīs, bet lai tu būtu augsts Dieva acīs. Jo Dievs pazīst tavu sirdi. Un kāpēc es pašā sākumā teicu par to, ka Svētais Gars ir kā sirpis, kas attīra mūs, lai mēs varētu nest vēl vairāk augļus. Tāpēc, ka bieži vien mēs domājam, un mēs tiešām vadamies pēc patiesiem it kā motīviem, cik mēs saprotam prātā, bet mēs pat nesaprotam, ka sirdī, zemapziņā mums ir vēl kaut kādas lietas, ar kurām mēs neesam tikuši galā, no bērnības, ka mums kaut kas ir trūcis, no citiem iespaidiem, no citām situācijām, kas mūs ir iespaidojušas, ka mēs konkrēti rīkojamies, kas nav patiesi brīnišķīgs Dievu priekšā. Un tāpēc arī Dievs grib mūs attīrīt, un tad, kad tās lietas nāk uz augšu, mēs pilnīgi paliekam dusmīgi, mēs paliekam nokaitināti. Mēs nesaprotam, Dievs, kāpēc man tas būtu jādara, kāpēc man tas cilvēks būtu jāmīl, kāpēc man būtu jādara tas, un redzi, tas viss nāk ārā. Un Dievs to grib nest ārā gaismā, bet viņš negrib, ka tu to noroc atpakaļ lejā. Dievs grib, ka tu to nes ārā gaismā viņa priekšā un saka, jā, Dievs, man ir problēma ar to. Un es gribu, ka tu man attīri, kāpēc es gribu ar patiesu sirdi kalpot tev. Es gribu ar patiesu sirdi nest vēl vairāk augļus, lai tavs vārds tiktu pagodināts. Tavs, jo zinu, ka tevi tas iepriecina, ka es varu nest augļus. Dievs grib, ka tu vari staigāt spēkā. Dievs grib, ka tu vari staigāt brīvībā. Dievs grib, ka tu vari staigāt un būt par svētību citiem cilvēkiem. Bet vai tu esi gatavs, ka Svētais Gars attīrīs tavu sirdi, ka Svētais Gars strādās pie tavas sirds? Apostoļu darbu 3. nodaļa 12. pants. Arī par šo te situāciju runāja iepriekšējā podkastā, ja ne iepriekšējā, tad kādā no tiem, kas ir bijuši pirms tam, par to, ka bija šis te izlaists cilvēks un ka Pēters un Jānis deva to, kas viņiem bija. Redzi, tu arī vari dot to, kas tev ir jau tagad. Pēters saka, man nav ne zelta, ne sudraba, bet tas, kas man ir, to es tev dodu. Pēters nestāvēja nelūdzu, Dievs dod man zelta un sudraba, lai šim te cilvēkam to var dot. Viņš deva viņam to, kas viņam bija. Prasi, ja tu neredzi, Dievs, ko tu man esi devis, ko es varu dot citiem? Finanses, mīlestību, uguni, ne jau kā fizisku, bet kā garīgu uguni. Varbūt es varu citiem dot tikai savus lūkšanas, lūgt par citiem cilvēkiem, iestāties lūkšanās par citiem cilvēkiem, būt kā atbalsts, būt kā svētība. Kad šie te cilvēki, kuriem tu esi kā svētība, viņi priecājas un viņi slavē Dievu par to, ka tu paklausi viņu balsī. Ka tu paklausi Dievu balsī un ka tu esi kā svētība citiem cilvēkiem. Bet Pēters un Jānis bija nonākuši, jeb precīzāk sakot, Pēters, viņš ir tādā stadijā, jeb tādā saprašanā par to, ka viņš dod to, kas viņam ir, ka viņš ar patiesi tīru sirdi dziedina šo te cilvēku, ne jau ka viņš dziedina, bet Svētais Gars caur viņu. 12. pantā rakstīts tā, to redzēdams Pēters uzrunāja ļaudis. Izraēlieši, ko jūs brīnaties par to un ko jūs skatāties uz mums, it kā mēs paši ar savu spēku vai dievbijību būtu panākuši, ka tā staigā, jeb ka šis staigā. Ne jau mēs to izdarījām savā spēkā, ne jau mēs to izdarījām ar savu dievbijību. Mēs citreiz tik ļoti koncentrējamies, un es pateikšu pavisam godīgi. Arī man tā ir bijis, ka es tik ļoti gribu būt dievbijīgs Dieva acīs, kad es novēršu savas acis no viņa, un es pievēršu savas acis savai dievbijībai. Kas vēl man ir jāizdara, lai es būtu šķīstāks un tīrāks? Arī Dieva priekšā, bet cilvēku priekšā, jo tād, taču, kad es būšu dievbijīgs un tīrs, un tād jau, jā, tad es uzlikšu rokas un viss notiks. Nē. Tas nav no manas spēka. Tas nav no tā, cik brīnišķīgs es izliekos citiem cilvēkiem. Dievs grib tavu patieso sirdi. Dievs grib, ka tu patiesi nāc viņu priekšā. Kāpēc ir teikts, ka Dāvids bija vīrs pēc Dieva sirds? Jo viņš bija patiesi Dieva priekšā. Lai arī kādas muļķības viņš savārīja, viņš patiesi nāca Dieva priekšā. Lai arī kādas lietas viņš teica, viņš patiesi nāca Dieva priekšā. Un Dievs aicina arī tevi tagad. Ka arī kādas muļķības tu gribi runāt, lai arī kādas lietas tu gribi darīt, lai arī kas notiek tavā dzīvē, lai arī kādas situācijas tev grauj kopā. Dievs tev saka, nāc pie manis ar patiesu sirdi, jo es jau tāpat zinu tavu sirdi. Bet ja tu nevari uzticēt man savu sirdi, kā es tev varu uzticēt to spēku, kas man ir sagatavots priekš tevis? Dievs grib strādāt caur tevi, jo viņam tas būs tikai prieks, ka būs vēl viens brīnišķīgs strādnieks, kas staigās viņa spēkā un būs par svētību citiem cilvēkiem, bet ja tu pat nevar uzticēt Dievam savu sirdi, kā Dievs tev var uzticēt savu spēku?
Apustuļu darbos mēs lasām visu caur apustuļu darbiem, kad tiek atgrieztī Pentekostā 3000. Pēc tam, ka šis te cilvēks tika dziedināts, izlaists, tiek atgriezts 5000. Viss caur, kur tiek atgriezti tūkstošiem cilvēku, kur cilvēks saņem dziedināšanas, atbrīvošanas, vēl spēcīgi Dievu klātbūt, un ka viņi runā mēlēs, kad viņi pravieto viens otram, kad tas viss notiek. Zini, kur ir sakne tam visam? Ka vienkārši tika pasniegts evaņģēlijs. Ja tu nekad neesi dzirdējis par to, kāds ir patiesais evaņģēlijs, es tev gribu pateikt tā. 1. Mūzes grāmatā mēs lasām. Dievs radīja Ādamu un Ievu. Bet dēļ Ādama nepaklausības Ādams ielaida grēku. Ādams ielaida grēku un to nodeva caur paudzēm tālāk. Tāpat kā mums vajadzētu caur paudzēm nodot tālāk Dieva spēku tagad, Ādams nodeva tālāk grēku. Bet nāca otrais Ādams. Dievs sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu, Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Pateicoties Jēzum, dēļ to, ko viņš ir izdarījis, ka viņš ir nodzīvojis perfektu dzīvi, ka viņš tika piesists pie krusta par maniem grēkiem un par taviem grēkiem. Tas, kas turēja Jēzu pie krusta, bija nevis naglas, bet mans un tavs grēks. Un viņš nomira par mani un par tevi. Un 3. dienā viņš augšām cēlās. Un viņš tagad ir pie tēva labās rokas. Un viņš teica, viss ir izdarīts. Un viņš ir pie tēva labās rokas, un viņš ir sūtījis savu garu. Svēto garu. Lai šis te pats gars, kas uzmodināja, kā jūs teicat, Jēzus Kristus no mirušajiem, arī uzmodinātu mūs. Tad, kad Jēzus nāks otro reizi atpakaļ, bet arī, lai mums dotu spēku, iet un darīt tās lietas, ko viņš ir paredzējis, ka mēs ejam un darām. Jēzus saka, jūs darīsiet tās pašas lietas, ko es darīju, un vēl lielākas lietas. Jēzus ir paredzējis, ka mēs ejam viņa spēkā un darām šīs lietas. Bet es tev gribu, mīļo klausītāji, pateikt to. Esi patiess pret Dievu. Nevis tikai prātā, bet arī savā sirdī. Ir traks lietas, ar kurām mēs esam izgājuši cauri. Es pazīstu cilvēkus, kas ir izgājuši tiešām trakām lietām cauri. Un ir konkrētas situācijas viņas dzīvēs, no kurām viņi nespēja izlausties ārā. Bet es ticu, ka tad, ja viņi būtu patiesi savā sirdī pret Dievu, un arī šie cilvēki paši ir teikuši, jā, es laikam prātā esmu piedevis šiem cilvēkiem, jā, es laikam prātā esmu visiem piedevis, it kā visus mīlu, it kā visus svētī, bet sirdī, kāda ir tavs sirds? Ja tu patiesi nāks Dievu priekšā, tāds kāds tu esi, mīlestībā, dusmās, naidā, negācijās, ar atkarībām. Tu nākot patiesi viņa priekšā. Tu neaizies tāds, kāds tu atnāci. Tu aiziesi pavisam savādāks cilvēks, kā no jauna piedzimis. Un Jēzus saka Nikodēmam, Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā. Neviens neredzēs debesu valstību, kurš nav piedzimis no jauna. Un lai tu piedzimt no jauna šodien, Jēzus saka, atgriezies no grēkiem un seko man. Tad, kad apustuļi saņēma svēto garu, viņš sludināja pavisam vienkārši par Jēzu, vienkārši evaņģēliju. Un apustuļu darbos 2. nodaļā 38. pantā Pēterim prasa, kas mums ir jādara, lai mēs piedzimtu no jauna, kas mums ir jādara, lai mēs saņemtu to pašu garu, ko jūs esat saņēmuši. Pēters saka, atgriezieties no grēkiem, pieņemiet Jēzus Kristu kā savu kungu un glābēju un liecieties kristīties Jēzus Kristus vārdā. Pavisam vienkārši. Pat bērns to var saprast. Es tevi aicinu. Nenovērtē par zem to, ko Dievs tev ir devis. Tās iespējas, ko viņš tev ir devis, būt par svētību citiem. Nevienmēr tas ir grūti, nevienmēr ir mīlēt viegli kādu citu. Bet, ja tu pat ar to pašu domu nāks pie Dieva, Dievs, es zinu, ka man vajadzētu mīlēt, bet es nevaru mīlēt. Māci man mīlēt, parādi man. Es atvērts, atver savu sirdi viņam, un viņš runās uz tevi. Jo viņš grib, ka tu esi kā svētība citiem, un ka viņš var mīlēt caur tevi. Esi kā upe, nevis kā mirusī jūra, nāvs jūra. Kāpēc? Jo nāvs jūra tikai ņem sevi ūdeni, bet viņi nelaiž to ārā. Bet esi kā upe, kurā nāk ūdens un iet ūdens. Esi tas, kas saņem no Dieva un dod tālāk. Un tic man, tu pieredzēsi to, kā Dievs strādā arvien vairāk un arvien vairāk un ar lielāku spēku tavā dzīvē.
Kad tu atskatīsies atpakaļ, tev būs tāds, wow, ja vien es to būtu zinājis ātrāk. Satver šo te vārdu, pārdomā to, ej lūkšanās ar Dievu divatā un prasi viņam, vai tas, ko es tagad tev teicu, tas, ko tu tagad dzirdēji, vai tas ir pa īstam. Lai tev sveitīga un brīnišķīga diena, Jēzus Kristus vārdā. Atā.